Čau visiem! Sveiki! Jā, sveiciens no Brasovas. Esam ar Gintu atbraukuši izmēģināt licencētās vēžošanas priekšrocības. Līdz mums ir krītiņi. Daudz nav, bet mēs tā tīri paskatīsimies, kas sanāk. Lai nav jāgriež kārpes krītiņiem, nodar vecie kātiņi. Jā. Ar šitiem mēs pacilāsim viņus. Parādīs arī to krītiņu konstrukciju. Pēdējo video uz vēžiem esmu mēģinājis uzfilmēt kaut kādu 10 gadu atpakaļ laikam. Tā ka ir pienākusi nākamā reize. Kur tev bija 10 gadu atpakaļ? Tas bija Salacātot, kur arī licencētajā posmā. Jā. Kā tev toreiz gāja? Toreiz labi gāja, un tie paši suga tā pati, ķersim signālvēžus, mēģināsim ķert. Jā. Tur mums rekur suns fonā, visu mēģinās iztraucēt, bet Kā būs, tā būs. Reņģis ar tādas bišķi ar smaciņu kaut kādas, bet labi cerams, ka būs ok. Kādas tev prognozes? Tu zini, kaut kā saprotam līdaka vairāk, bet ko tur dara vēži, es nezinu. Skatīsimies, interesanti. Izaicinājums riktīgi labs ir. Mēģināsim, jā, tūlīt ielaidīs krītiņus, uzfilmēsim, parādīsim, kā mēs to darām, un vai sanāks to te jau manīs. Jā, ja vēži būs, tad jau būs ko uzfilmēt. Jā, davai. Davai. Tātad šitāds parasts krītiņš, dzels stīpiņa, tīkliņš, konusiņā, apakšā smagumiņš, augšā bišķiņ plūdiņš vai tur to striķīšus uz augšu. Mēs ķersim uz reņģi, saliekam viņus sietiņā ar spraužam adatu, piespraudīsim klāt un laidīsim iekšā, redzēsim. Diezgan smieklīgi izskatās šitā konstrukcija, bet labi. Filmē, jā? Jā. Kā mums suns traucē. Ej, Tev nebūs te vēžus ķert. Eju, pazūdi. Šurnāc, uļo! Diezgan smieklīgi izskatās, bet labi. Smieklīgi, nesmieklīgi. Likums ir likums. Aizkaru materiāls, bet tas ir tīkliņš. Apakšā makšķernieku sviniņš, un tūlīt pārbaudīsim. Varbūt Gintam veiksmīgāka roka. Vienam citam veiksmīgi. Laid iekšā. Šitais sūdīgāk grimst. Tā bāzes vietā mums ir iekurts šitais, paši ar esam sašpricējušies ar visādiem pretmošķu līdzekļiem. Pagaidām it kā apkārt lidinās, bet neviens nekoš. Šits ir vissmukākais. Krītiņus uzmeistarojām no visa, kas ir par rokai. Šitais ir no uztveramā tīkliņa. Apakšā superīgs uzgrieznīts. Dīvāni izjauc māju, uzgrieznīti dabūja. Jā, ejam laisties. Pirmā pārbaude. Nav neviena. Suns tikai ir. Hobā. Atkal nav. Kā tad tā? Zaceks. Es pats dabūšu. Skaidrs, ka te nekas nebūs. Izskatās, ka kārtējā apgaitā bija 2, palika 1. Bet kaut kas sāka līst virsū. Kur 1 palika? 1 izveica vēl ko tārā. Pagaidām tik raiti neiet, ir vesels 1 vēzis izvilkts. 2 cēl augstā vietā. Varēja būt 2, jā. Jā, maģiski. Bet mēs te vēl, protams, nepadosimies un cilāsim un pārnesīsim tos krītiņus un gan jau, vismaz kaut ko bišķiņ noķersim. Bet gribējās pateikt, ka šitais ir tas, par ko mūsu biedrība jau sen cīnās, lai vēžošanu daudz maz legalizētu, kaut vai tā ir licencētā vēžošana. Bet rekurtām ir arī savas sekas. Vēžu paliek mazāk, kad ir atļauts vēžot. Bet tāpat tā ir invazīvā suga, un es domāju, viņa ir jāķer ārā un jāļauj ar vien vairāk vietās. Un
jo vairāk kaut kur varēs braukt un vilkt, jo arī, nu, tā kā vairāk cilvēkiem būs tāda iespēja viņus saķert. Es biju veikalā pie tevis, Salmo veikalā, un tur es redzēju, ka darbs tirgoja tos kaut kādus, kas tie tādi murdi vai kas tie maziņi? Nu, tie nav. Vēžot drīkst licencētajās vietās tikai ar krītiņiem, un arī pēc makšķerēšanas noteikumiem Daugavā, Vecdaugavā, Lielupē arī tikai ar krītiņiem, jā, ar murdiem nedrīkst. Jā, bet, nu, labi, ka vispār kaut kur drīkst, tas viss ir sakustējies, un to var legāli darīt. Kāda tev pieredze ir vislielākā, kas šito ceļot augšā ir bijis? Nu, tas bija kaut kāds, nu, tā kā es filmēju tai reizē, tad ir bijis tā, ka pat 6-7 vienā tai krītiņā, bet tur bija toreiz tā seklāks, caurspīdīgāks, pilnīgi redz, kā viņi savalkās, un vienkārši šanī brīdī sev augšā te jau tā kā uz dūlo sanāk celt, neredz, vai viņi tanī brīdī. Varbūt iet uz seklāk, kur vairāk akmeņi? Nu, mēs kaut ko pamainīsim. Kur lietutiņš sākās, varbūt tas kaut ko palīdzēs vai nepalīdzēs, jā. Baigi interesanti, man es reku slaps līdz slapjāji vietai. Baigi foršās bīkas. Jā, domāju. Nu, šitam miera pilnīgi nav. Dreb un tāpat skrien un lec un ņemās. Neņemiet līdz suni, ja brauciet vēžot. Kur viņš ir? Nu, ņem. Viņš nāk un virsū. O. Ej pats savu. Reikur ir. Aha, grib man iekniept. Nav, ja? Mailītē. Kur ir mailīte? Mailītes. O. Nu, pēdējie 2 un lietas viss beidzam balīt. Nu, tā tad negāja tik labi kā plānots, laiks ar vairāk nav, bet eksperiments, es domāju, ka sanāca. Jā. Pamēģinājām licencēto vēžošanu, šitādu drebošu neizvēru neņemiet līdzi, traucē. Traucē, jā. Lietas ar kaut kā neplānot uznāca, bet nu bija interesanti. Bet atpūta labi, vispār fantastiski. Maucam projām. Īstenībā interesanti, loms nebija tāds kā cerēts, bet par cik viņš tik ir maziņš, tik mazs, ka tikai vienam mazajā katuļņā ir ko uzvārīt. Tad mēs to izspēlēsim, kam viņš būs uz akmeņu šķērs papīrīts. Akmeņu šķērs papīrīts, 1, 2, 3. Paldies par vēžošanu. Jā, ar jums tiekās pie ūdeņiem, veikalā un viss kaut kur. Čau! Super, tos! Par cik vēžu nebija daudz, jāvāra kaut kas veģetārāks.